Sveiciens 26. decembrī. Jāizbrauc uz Bodi. Jāizšaujās līdz Bodai. To man brīvdienas izkrita biškiņi. Beidzās tā, ka pārtika tā, ka iet uz beigām. Maize beidzās, orkestri beidzās, tāpēc jau vajag. Bet nu pie reizes arī visu pārējo. Visu pārējo arī jāsapārja. Un tā man tad decembris. Saulīt spīd. Nokrišņi nav. Laiks patīkams. Jā, atklāt sakot. No rītiem pavērs, jā, protams. Bet tad, kad ir pēcpusdiena, tad ir tīri ok. Un pēc tam vakars vēl silti, vakars ir kā normāls. Pēc pazīstams, šitas ir. Šitas brauc man kāds mēsls, kūts mēsls, savu traķi. Tāds krāme. Labi. Laižam dzīvē. Priekšnieks arī kaut kur aizbrauc. Uz kaut kādām 5 dienām laikam. Vismaz miers un klusums. Patīkamāk strādāt. Nav visādi brīnumi. Ārā neviens netraucē, nenāk, uz pirkstiem neskatās. Citādāk viņam tāds nikts arī kaut kādā brīdī uznāk pizdings, un tad vajag darbu sakājas, protams, par figā. Viņam, protams, viņš viens netiek galā, vajag palīdzēt. Un viņam, kad uznāk, tad viņš gatavs darīt visu un uzreiz. Tad saprotiet, ko tas nozīmē. Un tā viņam. Višķim brīžam tā crazy varianti. Šeit visu un uzreiz bļāviens. Un, protams, tas jau mūsu arī strādnieks, tas jau arī skārts. Uzreiz ir tāds, sačakarēts par visu pasākums. Un, protams, tā darot arī visu un uzreiz, vienlaicīgi entos darbus, un nekad nekas līdz galam netiek izdarīts. Tā viņa. Bet, saimnieks dara, kā grib. Lai jau dara. Jāizsver atkritumi. Jā, un interesanti momentus izķēru. Es tagad šito klipu braukšu mājā, viņu pārrakstīt, tad paskatīšos vēlreiz, kā ir Motorola. Pats interesantākais, kad, man Motorola, es zinu, ka pēc tam arī ko es tur vilku pāri no šitā ieraksts. Viss gāja uz urā. Braiti un ātri un tā diezgan žiperīgi. Uz Xiaomi, lai gan arī it kā ir tur tas lielais čipa lielais procesors, liela atmiņa, viss. Xiaomi buksē nevelk. Velk, bet knapi, tā. Baigi var redzēt, ka buksē, kad pilnīgi jūt to. Ka viņam tie parametri, knapi ļauj, lai gan man viņš gandrīz tukša atmiņa, tukšs telefons. Tukši 400 gigi. Bet kaut ko viņš negrib. Nevis negrib, bet kaut ko raksta, bet, šausmīgi tormozī. Šausmīgi bremzē.
Nu jā, šajamīs, Motorola vai šajamīs. Reiz pat ne šajamī, tas Redmi Note. Lēnām apgūst tagad. Lēnām apgūstam šito 360. Kā viņu. Nu, to ierakstīt, tas ir viens ieraksts veikt, nu tas ir tā. Tas vienkāršākais. Interesantākais pēc tam sākās ir te vārā, kad tu gribi dabūt to materiālu. Tad tev jāsāk no tās aplikācijas tur, kā teikt, zīmēt. Zīmēt to virzienu, kur tu gribi visu laiku, lai kas ir redzams. Tas tev jāatzīmē ir. Es pamēģināšu neatzīmēt, ko viņš man parādīs kādu, ko viņš pats automātiski uzliek. Kas būs automātā. Tā, pēc tam ķipā ar virzienu. Nu, it kā fēni tā, ka tu virzienu pats norādi, un pēc tam, kad salipini to filmu, un tad tev ir tā, ka, gribi tu sevi, ja, tevi rādīs, tu rādīsies pats, kā teikt, tad gribi kaut kādu skatu pēkšņi, tajā momentā kaut ko, tad tu uzreiz vari pagriezt un to skatu, lai redz. Tā, viss ir tai ierakstā. Tie 360 paliek un viss ir kā aptver un salīmē kopā pēc tam pats. Tā ir interesanti īstenībā. Beigā mantiņa. Šitā man ir tā otrā dārgā mantiņa, ko es nopirku šogad. Tāds interesants aparāts. Vēl viņam ir fēni, saku, bet tie ir dārgi, lai gan es skatījos tos visus čainīziem, visos AliExpressos un Temu. Tur es neatradu, bet ir viņam interesants tās variants ir kronšteini, 2 stiprinājumi ir. Un tu pie riteņa aizmugurē. Karš pie riteņa aizmugurē piestiprini. To ir pie sēdekļa stucis un pie paša sēdekļa. Un to selfiju stikiņu metrīgo, tas tiek piestiprināts. Un galā tas ir tā kamera pieskrūvējās. Un tad, kad tu brauc, pēc tam tiek nofilmēts viss. Un tā ir interesants arī skats tāds no muguras, kad kāds būtu filmējis. Es tā redzēju. Klipiņu vienu, viņam tas, klipiņu viens tur bija arī tur filmēja tieši. Tā inčīgi jau izskatījās. Ja vēl tā, ja tas nav vienkārši pa parastu pliku lauku, kad tu brauc, ceļš plikā laukā, ja. Tur nekas interesants, protams, nebūs, bet kad ir kaut kāds tāds līku loču tādā garā, tad fēni var. Kad ir pats sev režisors. Uzfilmēt interesanti tādu filmu. Bet, dārgs, saka, oriģinālais pie viņiem ir pēc, pie Instas tieši mājaslapā. Tas sūds maksā. Skait, tur ir tikai tur ir tikai divi fiksatori, un viņi maksā 70 kapekam eiro. No alumīnija tā, jā, bet divi sūdiņi, 2 kronšteini. 70 eiro. Bet, jā, lūdzu, gribi nepēc, nebūs tev tā, nevarēs nostiprināt. Var ar skoču mēģināt. Ar skočiņu mēģināt pats nostiprināt. Nezinu, kas tur sanāks, protams, bet, ar skoču nostiprinot, var jau gan jau, bet, tā. Redzēsim, tas man it kā nav tā obligāti, bet, kādreiz jau laikam nopirku. Lai jau ir, tad arī var kaut ko safilmē un materiāli, tad man tā vēl kādā visam pusēm.
no visām pusēm mums ir redzams. Esam vismaz apkārt un tādā garā. Ajot. Jā. Tad nu šogad, kad māma pirmdiena būs brīvta, pēdējā šogad brīvdiena. Tad vien jau būs jāuztais arī kaut kāds video. Kaut kāds video pēdējais šajā gadā. Jo tad būs jau pagad 27, 30 laikam būs pēdējās pirmdienā. Nu, karš pirmdienā. Decembra beigas tās būs. Nezinu, ko darīt, kā gribās riteni. Nomīcīt. Senās braucis. Atkal liekas labi tas ritenis tā, atkal senās braucis kaut kādu sotku 100 km nobraukt, bet tas man prasīs 45 6 kiepāt, 6 izsvied ārā un pēc tam man ir sagurumi. Vai otrā variantā aizbraukt uz Lisabonu kaut ko pafilmēt. Laikam jau visticamāk braukšu uz Lisabonu. Pēdējo reizi šajā gadā arī aizbraukšu. Uz Lisabonu. Fočiks arī savāc no mājām. Var atkal sākt bildēt normāli. Ne tikai telefonu, bet arī ar aparātu jau tādu kaut kā šmukāku. Izteiktākas bildes. Nu, redzēsim, kā būs garīgais. Kāds būs garīgais? Braukt, nebraukt. O, tagad būs labi. Tagad vējš ir bišķiņ tāds viegls. Varēs paskatīties, kā man tās austiņas viņam. Es viņas pausņēmu sauc, kā strādās. Skaļruņa. Nē, ne skaļruņa, bet mikrofona austiņas. Vai vējš viņas, vai tie tamponiņi būs to vēju bišķiņ kaut kā aizturējuši. Švammītis. Orģināli arī nopirkt temu. Orģināli arī viņas tādas pašas izskatās. Visu nezinu, varbūt tas materiāls cits, protams. Orģināli var nopirkt. Viņas maksā 10. Temu es nopirku. Bļēns. 2 eiro. Kāpēkām. Nu, kad viņš tiešām baigi lēti. Nopirkt un pamēģināt. Nezinu, kā būs. It kā salīdzināšanai varētu nopirkt tās īstās. Nu, negribās jau iztērēt un to dešāku. Vai tiešām vai tās īstās tādas pašas kā šitās lētās, un tad jau vispār. Un tad vispār, jā, tad priekš kam. Paņemsim arī man reku nopirkt to stikliņu. Aizsargu stiklu saucamo. Nu, arī skārēni jūtīgo visu. Un arī viņš lēt, viņš tiešām maksāja kaut kāds arī tur 3 eiro. Un pa brīnumu viss pasēja pilnīgi tā kā orģināls. Orģinālais maksā aizsargu stikls, man tā liekas, tu pēc ar pie viņiem. Aizsargu stiklu. Tad tas izmaksās kaut kādu Tad man 15 eiro bija vai 20. Es negribu samelot, bet nu, katrā ziņā tā cenas starpība ārprātīga. Ar šitam es vēl nobrīnījos, ka šitam, ko nopērk, es vēl tā paņēmu tīri eksperimentu pēc. Es zinot jau, ka citreiz arī ņem kaut ko un nevienmēr dera. It kā rakstīts ir, jā, ka modelim, bet, nu, ka tur redzi, ka tur pāris milimetri nokļūdījušies viņi taisot. Tad šitas bija tiešām kā uzliec.
kad, nu, viss maliņas, viss pilnīgi kā oriģināls. Tas tā interesanti. Ko viņš mirgo? Ko viņš neļauj? Viņš beidzās. Vai viņš raksta? Vieta beidzās. Nu redzēsim, es kā nolika arī pareizi ieliku lielo atmiņas kartu. Es ieliku 128 gigi. Ja izrādās šitam tomēr vajag lielo, jo mums vajag daudz informācijas. Nu, tomēr gan tas materiāls. Tas 360, kad tu nofilmē, tas jau ir uzreiz viss tiek kadrā ieņemts, un tas arī vietu ņem daudz. Klāt pie maniem Aldi un kontinenti. Sākam aizot uz kontinentu, vajag pie bankomāta pieiet. Un tad atpakaļ ceļā uz Aldi. Kā varētu uz kontinentu atpirkties, bet nē. Tur nebūs tas, kas citreiz Aldi ir. Tā produkcija kontinentā ir tipiska portugāļu produkcija, tad Aldi vēl tad ir arī kaut kas tāds, nu, nestandarts, kas nav portugāļu ēdiens. Es uzliku kādu režīmu viņam. Bija rokšuk, vai nebija. Skatīsies vai ne. Nu, to es redzēju, tas ir filmo. Vai viņš vibrēja. Rekur ir pa kreisi roku ir Aldi un rekur taisni pretī pārējais krustē un kontinenti. Un tur blakus vēl būvmateriāli. Ko man arī vajag, bet ne šodien. Šitam tāds bišķi strjamnīs, tāds bīstamais, tas pagrieziens ir satiksme liela, bet tā citreiz tāds ritim diezgan tā, trotuārs nav gar malām, jābūt trotuārs, tad uzbrauc trotuāru, būtu trotuāru, jābūt pa ceļu. Tad bišķi tā, tie, kas pa apli iet, tie vienmēr iet taisni, ka tev man ir jāiet rekur vēl uz priekšu un nākušā jāgriezās, tad tur tā bišķi jāvaktē, jo var arī nenovaktēt, un kāds šoferīts arī var mait, kā teikt, pārreikināties kaut ko un nāfig. Būs skaisti, tad uz kaputu. Lāda. Nezinu, vai man bija priekšroka. Man jau liekas, ka man bija priekšroka no kādām smagajām aprendas. Tas jau nenotika. Kā raksta, viņa varbūt ir 2 vietu. Es nepaskatījos sākumā, cik pareizi, cik minūtes.
uz 8K, cik viņš var, cik viņš ļauj ierakstu veikt. Bet, nu, ka visi pēc Ziemassvētkiem aptrakuši. Nu jā, vakar bija ciet. Es nezinu, kā Latvijā. Vakar bija visi lielveikali man ciet. Es tieši vakar gribēju braukt, bet tad paskatījos. Nē, labi, kad paskatījos. Iegāju internetā un bija. Viss bija aizvērts labi, viss pagaidām.